Tie ir instrumenti, kas palīdz tajā domu muļķeklī, haosā, kas notiek, salikt visu tādos plauktiņos un vēl papildus atvērt lielo tādu ainu kaut kādām lietām. Un tā, ka tu domā plašāk. Pirms pāris gadiem noskatījos vienu tādu seriālu, kur bija tā doma, tur bija par to, ka bija cilvēki un bija roboti. Cilvēki viņus kontrolēja viņu prātus, un viņu uzdevums, tā kā viņu radītājs viņiem bija uzdevis patiesībā īsto dzīves uzdevumu, kas viņa prātos bija tāds iestrādāts tā kā labirints, kur viņiem jātiek. Tā iedomājieties labirintu, kurā tur bumbiņā ripo pa to prāta labirintu. Un viņi katru reizi, kad viņiem nāca kaut kāda mazā apgaismība, tad viņi šo labirintu gāja uz priekšu, lai nonāktu līdz tam gala punktam. Un es to salīdzinu, ka tas ir līdzīgi kā ar cilvēka prātu, ka mums ir tāds labirints patiesībā, un darot Gintas programmu, Gintas uzdevumus, tu šajā labirintā pietuvojies tam arvien vairāk, un beigās tev nāk tā apgaismība. Jo tajā seriālā beigās tie roboti, viņi pamodās, viņi spēja paši sevi kontrolēt, viņi spēja apzināti dzīvot, viņi varēja izdarīt savas izvēles, cilvēki nevarēja viņus kontrolēt. Un tas ir ļoti līdzīgi, manuprāt, kā mums cilvēkiem, ka mēs sākam no tādas, mēs savā prātā mēs augam, mums ir sabiedrība, vecāki, kas mums iedod šos tajā patērnus, domāšanas, visas runāšanas veidus, visu. Un tad, ejot šādu programmu, mēs beigās nonākam līdz tam, ka mēs paši varam izvēlēties. Palikt tur, kur mēs esam, vai doties savā apzinātā izvēlē vienmēr, katru dienu.